Kad runa ir par ķieviešanu, tas vienmēr rada aizdomas par kaut kādu viltību, kas tevi ievilina, un tu beigās paliec kā zaudētājs. Bet kur mūsu intereses sakrīt? Ja tu esi pamanījis, es nemīlu truli un sekli kaut ko darīt. Es varbūt esmu pat pārāk nopietns un uzmanīgs, kad runa ir par veselību un uzturu. Taču nevar noliekt, ka tev arī vai primāri interesē svars, tad, kad tu domā par uzturu un par veselīgu uzturu. Bet tā kā es nevaru būt truls un sekls, man arī nav brīnuma līdzekļi, ko pārdot, kā viegli un bez piepūles atbrīvoties no uztura. Un tāda arī, protams, ka neeksistē pasaulē. Bet ir ļoti daudz metodas, kā zaudēt svaru. Vieglākas, grūtākas, un, ja godīgi, tas viss strādā, bet metode ir stāsta viena puse. Stāsta otra puse, jeb svarīgākais, jebkur ko runā ļoti maz, ir kā šo svaru saglabāt pēc tam, kad tas ir zaudēts. Un pat zaudēt vēl. Kāpēc vēl? Jo tu jau negribi atgūt to, ko tu esi zaudējis. Un, ja tev ir vairāk nekā 5 kg liekā svara, nevar to, piemēram, tādā vienā mēnesī zaudēt. Loģiski, tu gribēsi zaudēt, turpināt to zaudēšanu vēl. Tātad saglabāt un zaudēt vēl. Tātad, lai zaudētu svaru, tev ir vajadzīga stratēģija un plāns, nevis mētāšanās no vienas metodas pie otras, kur tu beigās paliec vēl sliktākā situācijā nekā tu sāki. Un runājot par metodēm, mēs esam pētījis un testējis daudzas, gan efektīvākas, gan mazāk efektīvas. Tāpēc, ja runājam par šo izaicinājumu, šajā tu saņemsi gan efektīvu metodi, kā zaudēt svaru ātri ar uzsvaru uz ātri un droši, tāpat kā saņemsi stratēģiju, kā viegli ar uzsvaru uz viegli saglabāt zaudēto svaru un pēc tam zaudēt to vēl. Protams, bez tā visu tu saņemsi arī visu nepieciešamo, lai to pēc iespējas vieglāk izdarītu. Tad tas ir pirmām kārtām jau ļoti draudzīgs atbalsts gan manis individuāli, gan grupā lekcijas, lai tu saprastu visu par vieglo svaru, tā veidošanos, tā krišanu, tā augšanu un arī par sabalansētu uzturu. Un, protams, arī pielāgojamu un pielāgotu plānu un receptes ar patiesībā ļoti vienkāršiem, parastiem veikalā nopērkamiem produktiem, neko dārgu, lai to vieglāk paveiktu. Brīnums es nesolu, bet rezultāts, apmierinātība un efektīva ilgtermiņa stratēģija to gan pie manis. Bez truli un sekli.